Mums bija ļoti draudzīga klase. Mēs satikām savā starpā ļoti labi, mēs satikām ar klasi jaunākiem, ar klasi vecākiem. Man likās tāda vienota, tiešām neatceros, kad ar kādu nesatikt. Mēs visi bijām labi draugi, darījām darbus, darījām nedarbus. Tās ir pašas labākās manas atmiņas no skolas laikiem. Tieši klases biedri. Man noteikti bija mīļākie skolotāji. Mazajās sākuma klasītēs mēs bijām mazāk skolēni, tad mums bija apvienotās klases, 2., 3. un 2 gadus pēc kārtas apvienotās klases. Bet tad, kad sākās 4. klase, tad 1. septembrī mums klasē ienāca skolotāji, kas mūsu skolā sāka mācīt bērnus 1. gadu pēc augstskolas, Laima Reihenbacha. Un mums bija tā laime, kad viņi iekrita tieši mūsu klasē klases audzinātāji. Es pat atceros, ka viņai bija sarkans kostīmiņš un blondi gari mati, kad ienāca pie mums. Un mēs viņu visi ļoti mīlējām. Un, man liekas, ka bija tā, ka mēs dzīvojam draudzīgi. Jā, cieņā, bet mums bija tās attiecības tik tādas, kā draugiem. Es domāju, mēs droši vien arī nedarbus darījām un skolotāji pārdzīvoja, bet mums bija klasē puiši, kas vienmēr mācēja atvainoties, palūgt piedošanu, un tad laikam arī tos nedarbus piedeva vairāk. Un, tā, vieglāk tikām cauri, varētu teikt. Par cik bija mums skolotājs ļoti foršas dziedāšana mācīja skolotāja Laina Sala, fizkultūru mācīja skolotāja Krastiņa, Taņa. Un vēsturi mācīja Laima Reihenbacha. Protams, ka vēsture bija viena no mīļākajām mācībām. Viņa lasīja grāmatas, tekstus stundās, kas bija ļoti interesanti. Neviens cits skolotāji tā nedarīja. Viņa pasniedza tā, kad visiem radās, man liekas, interesi vairāk vai mazāk. Es tā domāju, ka vēsturi man droši vien dzīvē īpaši nesaista. Tā varētu teikt, es esmu agronoms un dārznieks, bet cilvēks sevi piesaista ar kaut ko. Un man liekas, viss mūsu klases biedriem tā bija, ka mēs gājām ekskursijās, mēs gājām pie viņas uz mājām ciemos spēlēt spēles, un mēs visādos pasākumos piedalījāmies. Ļoti, ļoti vislabākās atmiņas. To es atceros mazāk, ka mēs tā baigi cītīgi mācītos. Vairāk starpbrīžas, vairāk visādas pārgājienas un ekskursijas, un vairāk izklaides droši vien nekā mācības. Mēs gājām uz Svētavotu, un mēs gājām, un katru reizi ceļā mēs atradām kādam, ko palīdzēt. Mēs pat ugunsgrēku dzēsām, braucām riteņiem un dega salmu ķīpas, un mēs apsējām biešu lauku, tā teikam, gājām garām, viņi nabadzīti viena pati strādā. Mēs piedalījāmies visādos darbos un arī nedarbos. Tepat kaimiņu mājām mēs, tur bija dārzniecība kādreiz, tepat Saulgriežos skolai blakus. Teātri mēs spēlējām un dziedājām un deju kolektīvā dejojām, visu, ko darījām. Katrā pasākumā, kad bija priekšnesumi, bija jāskaita dzejoļi. Tas bija tā, katram bija savs dzejols jāiemācās un jānoskaita. Kad bija jaunais gads, tad dejoja tautiskās dejas un teātri, katra lūdziņa, katra klase kaut ko spēlēja. Tagad jau var tā laikam dara, bet mēs tā darījām, jā. Nebija tā, ka ķēra rokā un nāciet dariet. Nē, mēs visur labprāt iesaistījāmies, jo tad jau tā saliedējās un viss tās labās lietas notiekās. Jo mums vienmēr bija tā, ka matemātikā pirmie 3, kas darbu izdara, dabūna labāko atzīmi. Pārējiem vairs nelika labas atzīmes, bet pirmajiem 3. Un tad arī skaitā es tur tiku trīniekā, un tad man likās, ka matemātika arī forši ir. Vismīļākā skolotāja un tāda skolotāja, ko visi cienīja un vēl joprojām apsveicam svētkos, viņa mūsu, mēs skolotāja Laima ir tāda, skolotājs ar lielo burtu. Tiešām, es neatceros nevienu reizi, kad viņa būtu uz mums dusmīgi palikusi viņa. Vienmēr mēs lūdzam piedošanu, jā.
tāda ļoti, ļoti sirsnīga, un es arī ļoti priecājos, ka maniem dēliem bija audzinātāja Laima, un tā vislabākie vārdi un vislabākās atmiņas. Šai skolā jau ir mācījusies mana mamma. Mana tēta mamma. Mans tētis te ir mācījies ar saviem vēl 3 brāļiem. Es, mana māsa un brālis Gatis, un mani 4 bērni. Un tagad bērndārzā mācās mani mazbērni. Pat arī mums jau no Talsiem, jau manā laikā brauc kāds skolotāji no Talsiem te strādāt, un tagad brauc uz bērndārzu strādāt no Talsiem arī skolotājs. Es tiešām domāju, ka tas jau arī ir pats svarīgākais. Jebkurā mājā vai skolā vai pagastā cilvēki. Kā tu viņus sagaidi, kā tu viņus uzņem un kā tu pret viņiem attiecies. Un tāpēc arī ir tāda skolā laba aura, varbūt tā. Patreiz man tie mazbērni vēl ir tik mazi, ka viņi vēl ir te, bērndārzā, 4. 2 ir Talsos skolā. Tas ir diezgan traki, jo 1. klase burtiski 2 reizes dienā ir jāvadā, un tikko jau lielā māsa ir lielāka un brālis ir mazāks, viņiem jau reizē vairs laiki nesaskan. Un man liekas, ka visādas slimošanas un visādas tādas lietas, kas ir lielajā pilsētā, mums droši vien laukos nebūtu. Tas ir traki. Bet mazie bērni vēl ir, paldies Dievam, mums ir bērndārs, kad ir tepat uz vietu, un tas ir tiešām ļoti, ļoti labi. Un cerams, ka būs bērni, kas iet bērndārzā, lai ir tepat uz vietas, jo izvadāt vecākiem tas ir ļoti, ļoti grūti, ļoti sarežģīti. Ja ir cilvēks kultūrā, ja ir cilvēks skolā, tad vienmēr griežās gar to cilvēku, kas dara un kas māk uzrunāt, uzaicināt, un gar to arī grozās. Un kamēr tādi cilvēki mums būs apkārt, tikmēr es ļoti ceru, ka būs mums gan mazie bērndārza bērni, kas nāk un mācās, būs kultūras brīvā laika pavadīšanas centrs, kur dejo un dzied un notiek dzīvība. Un es ļoti ceru, ka tas tā turpināsies ilgi.